Un pēc tam sit rāmuru, lai dabūtu ārā, jo viņi ir tik cieši un precīzi uztaisīti, ka ar rokām tu tā vienkārši nenorausi. Tā, drošības pēc noņemsim ķēdi. Varam. Un tagad tie nonāk viegli. Te vēl vajadzēs mazliet. Šeit gan vajadzētu gumijas āmuru, bet kā jau praktiskais latvietis mēs neiesim pēc gumijas āmuru. Satīram gultņus, pavisam smuku saliksim, pieliksim klāt šos spacerīšus, kas ir domāti šiem gultņiem. Saliksim tā, un tad es izlikšu cauri savilcēju, kur vajadzēs 2. Lai nekas nekur nepazūd. Protams, vēl iesaiņosim bulciņu plēvē. Ķēdi saliksim smuku, tāpēc, ka bieži vien ķēdi kaut kā saķerās, samudžinās, ka grūti dabūt to vaļā. Lūk tā. Un tai pašā laikā tas kalpos kā mazliet aizsargs, kamēr transportēs riteni. Tas netiks saskrāpēts ar to ķēdi. Tad rāms mums ir noņemts, to mēs sūtam ārā, lai jauniem īpašniekam labi kalpo, un tad man ir palikuši šitās detaļas. Protams, abi rati un stūri cerams tiks pārdoti, un tad jau redzēsim, kāds būs jaunās detaļas. Ja tu vēlies uzzināt, kā es ietaupu 300 € uz detaļām, pasūtot tās no mājaslapām, ieraksti komentārā.